Tā, nu labrīt, jeb labdien, dārgais Ceļasomas skatītāji. Kur tā mēs esam nokļuvuši šobrīd? Šobrīd mēs atrodamies Igaunijā pie Trepojas ūdenskrituma kaskādes. Šī, laikam, būs pati zemākā kaskādīte. Ja viss šīs kaskādītes 150 metru garā posmā mēs saliktu kopā, izveidodot 5,6 metru augsts ūdenskritums. Bet nu, mēs šādu augstumu viņam nemanīsim, šādu diženumu. Tāpēc, ka viņš ūdenskritums šie 5,6 metri sadalīt kaskādēs. Nu, kaskāžu augstums svārstās. Kaut kur vairāk, kaut kur mazāk. Paiesim drusku uz priekšu, uz augšu, paskatīsimies vēl. Nu un tā, riu. Skatāmies, kas notiek tālāk, esam pagājuši vēl drusciņu uz augšu. Te mēs redzam vēl nākošās kaskādītes. Mēs vēl redzam, neskatoties uz vēso pavasari, zied šie te smuguči, pieneņpīpeņi. Es neesmu liels ziedu speciālists, ja puķu speciālists, bet šie laikam būs priekšplānā gumdegasts. Nu, ja es nokļūdīšos, pārāk uz man nedusmojieties. Tādu joprojām atrodamies. Gan es, gan jūs, gan arī šeit esošie cilvēki atrodamies pie Trepojas ūdenskrituma kaskādes. Paiesim vēl uz augšu. Nu, te atkal mēs redzam kaskādītes. Jāsaka, man jau likās braucot šeit, ka ūdens būs pamazs, bet nu, ūdens, godīgi sakot, ir tik, cik vajagam. Nu, un šī mums ir augstākā no visām kaskādēm. Centīsimies pieiet viņai tuvāk. Es ar jūsu atļauju uzdrošināšos nedaudz iebrist Trepojas strautā, lai jums maksimāli parādītu šo te ūdenskritumu kaskādi. Ļoti ceru, ka es nenomaukšos uz acīm, jo nedaudz ir slidens. Tā, nu tagad mēs varam viņu pavērot. Ir augstākā no kaskādēm. Un tur ir viņas gals. Es vēl pagaidām neesmu nomaucies uz acīm. Laikam šī reportāža ir jābeidz ar godu, kamēr tas nav noticis. Nu, vēl pēdējie skati, tā teikt, apkārt. Šeit es arī beigšu. Šo reportāžu tādu atgādināšu. Šī ir Trepojas ūdenskrituma kaskāde, atrodas Igaunijā uz Trepojas strauta. Viņas platumu, kaskādes platumu apmēram rēķina uz 10 līdz 15 metriem, kopējais augstums 5,6 metri. Ceru, ka bija skatāmi, ceru, ka bija interesanti. Visu labu līdz nākošajām reizēm!